Godātais augstākās padomes priekšsēdētāji, godātie augstākās padomes deputāti. Mans uzdevums ir nolasīt deklarācijas projektu. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas augstākās padomes deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. 1918. gada 18. novembrī proklamētā neatkarīgā Latvijas valsts 1920. gadā tika starptautiski atzīta un 1921. gadā kļuva par līdztiesīgu Tautu Savienības locekli. Latviešu nācija savu pašnoteikšanos tiesiski īstenoja 1920. gada aprīlī, kad vispārējās vienlīdzīgās tiešās un proporcionālās vēlēšanās tautas uzticības mandāts tika dots Satversmes sapulcei. 1922. gada 15. februārī tā pieņēma valsts pamatlikumu Latvijas Republikas Satversmi, kas de jure ir spēkā līdz šim brīdim. 1940. gada 16. jūnijā Latvijas Republikas valdībai iesniegtā toreizējās staļiniskās PSRS valdības ultimatīvā nota ar prasību mainīt valdību un 1940. gada 17. jūnija PSRS militārā agresija kvalificējama kā starptautisks noziegums. Tā rezultāts bija Latvijas okupācija un Latvijas Republikas suverēnās valsts varas likvidēšana. Latvijas valdība tika izveidota pēc PSRS valdības pārstāvju diktāta. No starptautisko tiesību viedokļa šī valdība nebija Latvijas Republikas suverēnās valsts varas izpildu orgāns, jo tā pārstāvēja nevis Latvijas Republikas, bet gan PSRS intereses. 1940. gada 14. un 15. jūlijā okupētajā Latvijā politiska terora apstākļos pēc prettiesiski pieņemta antikonstitucionāla vēlēšanu likuma notika Saeimas vēlēšanas. No 17 iesniegtajiem kandidātu sarakstiem vēlēšanās tika atļauts tikai viens – Darba tautas bloka kandidāts saraksts. Darba tautas bloka pirmsvēlēšanu platformā nebija izvirzīta prasība par padomju varas pasludināšanu Latvijā un Latvijas Republikas iestāšanos Padomju Savienībā. Turklāt vēlēšanu rezultāti tika viltoti. Tautas apmānīšanas rezultātā pretiesiski izveidotā Saeima nepauda Latvijas tautas suverēno gribu. Tai nebija konstitucionālu tiesību izlemt jautājumu par valsts iekārtas grozīšanu un Latvijas valsts suverenitātes likvidēšanu. Šos jautājumus bija tiesīgi izlemt vienīgi tauta, taču brīva tautas nobalsošana nenotika. Līdz ar to Latvijas Republikas iekļaušana Padomju Savienībā no starptautisko tiesību viedokļa nav spēkā, un Latvijas Republika joprojām de jure pastāv kā starptautisko tiesību subjekts, ko atzīst vairāk nekā 50 pasaules valsts. Ņemot vērā Latvijas PSR augstākās padomes 1989. gada 28. jūlija deklarāciju par Latvijas valsts suverenitāti, 1990. gada 15. februāra deklarāciju jautājumā par Latvijas valstisko neatkarību un 1990. gada 21. aprīļa Vislatvijas tautas deputātu sapulces aicinājumu, ievērojot Latvijas iedzīvotāju gribu, kas nepārprotami izpausta ievēlot vairākumā tos deputātus, kuri savā priekšvēlēšanu programmā izteikuši apņēmību atjaunot Latvijas Republikas valstisko neatkarību, nostājoties uz brīvas, demokrātiskas un neatkarīgas Latvijas Republikas de facto atjaunošanas ceļa, Latvijas PSR augstākā padome nolemj. Pirmais. Atzīt starptautisko tiesību pamatprincipu prioritāti pār valststiesību normām.
uzskatīt par prettiesisku PSRS un Vācijas 1939. gada 23. augusta vienošanos un no tās izrietošo 1940. gada 17. jūnija Latvijas Republikas suverēnās valsts varas likvidēšanu PSRS militārās agresijas rezultātā. Otrais. Pasludināt par spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža Latvijas Saeimas 1940. gada 21. jūlijā pieņemto deklarāciju par Latvijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā. Trešais. Atjaunot Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas Republikas satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir Latvijas Republika, saīsināti Latvija. Ceturtais. Līdz satversmes jaunās redakcijas pieņemšanai apturēt Latvijas Republikas satversmi, izņemot tos pantus, kas nosaka Latvijas valsts konstitucionāli tiesisko pamatu un kuri saskaņā ar satversmes 77. pantu ir grozāmi tikai ar tautas nobalsošanu. Proti, pirmais pants. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Otrais pants. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Trešais pants. Latvijas valsts teritorijas starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Sestais pants. Saeimu ievēlē vispārīgās vienlīdzīgās tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Satversmes 6. pants piemērojams atjaunojoties tām neatkarīgās Latvijas Republikas valsts varas un pārvaldes struktūrām, kuras garantē brīvu vēlēšanu norisi. 5. Noteikt pārējas periodu Latvijas Republikas valsts varas atjaunošanai de facto, kurš beidzas ar Latvijas Republikas Saeimas sasaukšanu. Pārējas periodā augstāko valsts varu Latvijā realizēja Latvijas Republikas augstākā padome. 6. Uzskatīt par iespējamu pārējas periodā piemērot Latvijas PSR konstitūcijas normas un citus likumdošanas aktus, kas šī lēmuma pieņemšanas brīdī darbojas Latvijas teritorijā, cik tālu tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas satversmes 1., 2., 3. un 6. pantu. Strīdus gadījumos jautājumus par likumdošanas aktu piemērošanu izšķir Latvijas Republikas konstitucionālā tiesa. Pārējas periodā jaunus likumdošanas aktus pieņem vai esošos aktus groza tikai Latvijas Republikas augstākā padome. 7. Izveidot komisiju, lai izstrādātu Latvijas Republikas satversmes jaunu redakciju, kas atbilst Latvijas pašreizējam politiskajam, ekonomiskajam un sociālajam stāvoklim. 8. Garantēt Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības, kā arī politiskās brīvības, kuras atbilst vispār atzītām starptautiskām cilvēktiesību normām. Tas pilnā mērā attiecināms uz tiem PSRS pilsoņiem, kas izteiks vēlēšanos dzīvot Latvijā, nepieņemot tās pilsonību. 9. Latvijas Republikas attiecības ar PSRS veidos saskaņā ar joprojām spēkā esošo
1920. gada 11. augusta miera līgumu starp Latviju un Krieviju, kurā uz mūžīgiem laikiem ir atzīta Latvijas valsts neatkarība. Sarunām ar PSRS izveidot valdības komisiju. Deklarācija stājas spēkā kopš pieņemšanas brīža.